Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede un šī maģistra darba autore. Pirmā daļa – teorija, pedagoģija, psiholoģija un valodu mācīšanas metodika bērniem jaunākajā skolas vecumposmā. Pirmā nodaļa – bērna attīstība jaunākajā skolas vecumā. Katrā vecumā katrs ir jāmāca savādāk. Mazus bērnus nevar mācīt tāpat kā lielākus, skolēnus vai pieaugušos. Protams, ir jābūt individuālai pieejai. Bērni ir dažādi. Jāatceras, ka audzināmo un skolojamo vidū var būt arī kāds nākamais ģēnijs, liels talants, izcila radoša personība. Valdorfa skolas pamatlicejs Rudolfs Šteiners uzskata, ka audzināšanas jautājumu var aplūkot tikai kopsakarībā ar visintīmākajām zināšanām par cilvēka būtību. Nevienā citā jomā cilvēka būtības pētīšana nav tik svarīga kā pedagoģijā. Audzināšanā. Jo pedagogs palīdz veidoties, attīstīties cilvēkam. Lai izprastu bērnu viņa attīstībā un attiecīgi tam veidotu, pielāgotu mācību procesu, vispirms ir jābūt zināšanām bērna attīstības psiholoģijā, tad attiecīgā mācību priekšmeta metodikā. Grāmatā Elemente der Erziehungskunst Menschenkundliche Grundlagen der Waldorfpädagogik. Šeit apkopoti Rudolfa Šteinera priekšlasījumi. Ir iegūstama informācija par cilvēka būtību un par to, kā palīdzēt cilvēkam attīstīties. No šīs grāmatas par audzināšanu bērna dažādos attīstības posmos. Pirmā apakšnodaļa. Audzināšanas principi bērna attīstības posmos skolas gaitu sākumā. Ir jāievēro dažādi audzināšanas principi dažādos bērna attīstības posmos. Rudolfs Šteiners, pēc manām domām, dod vislabākos audzināšanas pamatprincipus katram attīstības vecumposmam. Tādēļ ietveru tos savā darbā. Turpmāk raksturoti 2 attīstības periodi. Līdz 7 gadu vecumam, jo dažreiz skolas gaitas uzsāk arī jaunāki bērni, 5 un 6 gadīgi, ir vieglāk izprast skolēnu uzvedību, jo nav tādas noteiktas robežas starp attīstības posmiem. Daži audzēkņi būtībā vēl ir pirmsskolas vecuma posmā, kas nebūtu nenozīmē, ka viņi ir garīgi un vai fiziski atpalikuši. Viņu dzīves ritms ir citādāks, lēnāks. Tas arī katram ir individuāli jāskatās, kurā dzīves posmā vislabāk uzsākt skolas gaitas, kad bērns tam ir nobriedis. No 6, 7 vai dažkārt tikai no 8 gadu vecuma, bet nevienmēr tas tiek ievērots. Un tad skolotājiem ir jāmāk palīdzēt arī šādiem bērniem. Un vēl turpmāk raksturots 2. periods no 7 līdz 14 vai līdz 16 gadiem. Tas ir tas mūs interesējošais pamatperiods par jaunāko skolas vecumu, par ko šeit ir runa.
Līdz 7 gadu vecumam ir jāveido tas, kam ir saistība ar fizisko ķermeni. Tas nav jāuztver tikai ārēji mehāniski, bet šeit nāk vēl klāt daudz kas cits. Un proti, šī laika posmā attīstās svarīgi fiziski orgāni, tāpēc ir svarīgi, kā mēs iedarbojamies uz jutekļiem, ar kuriem bērns redz, uztver un jūt. Šī vecuma posmā raksturīga atdarināšana. Tādēļ bērna apkārtnei ir jābūt tādai, lai par to visu varētu teikt, tas ir labs, tas ir pareizi, lai tā audzinoši iedarbotos uz bērnu. Pamācīšana, pavēles, aizliegumi šajā vecuma posmā nav iedarbīgi. Vislielākā nozīme ir paraugam. To, ko bērns redz, viņš atdarina. Bērns uzskata, ka to drīkst atdarināt. Viens piemērs no dzīves. Labi audzinātu kārtīgu bērnu. Vecāki reiz pieķēra zogam naudu no kasetes. Vecāki bija nepatīkami pārsteigti un domāja, ka bērns sācis palaist nagus. Iztaujājot bērnu, izrādījās, ka viņš tikai atdarinājis to, ko redzēja tēvu un māti katru dienu darām. Tādēļ jāievēro, lai apkārtne nebūtu tāda, ko bērns nedrīkstētu atdarināt, jo sprediķošana nelīdz. Tāpat nepareizi ir, piemēram, pirms zoba nomaiņas ieskaidrot bērnam burtu nozīmi. Viņš sākumā spēja uztvert tikai formu, apiekšanas spējas saistītas tikai ar ēterisko ķermeni. Tātad vēlreiz, fizisko orgānu attīstībai svarīgi ir viss, kas notiek bērna apkārtnē. Arī morāliskajā, garīgajā sfērā, ko bērns uztver. Nav vienalga, bērns redz apkārt sāpes un ciešanas vai prieku, jo prieks veido veselus orgānus, turpretim sāpes un ciešanas var kļūt par slimību cēloni. Visam bērnu apkārtnē ir jārada prieks arī krāsai, apģērbā, telpu sienās, priekšmetos. Šeit noteikti rūpīgi jāievēro arī bērna individualitāte. Šajā vecumā nedrīkst dot augošajam cilvēciņam gatavas rotaļlietas. Labākas ir pašgatavotās spēļmantiņas. Kāpēc? Tiek attīstīta bērna iztēle un fantāzija, un iekšējie orgāni strādā bērna priekam. Laikā, kad attīstās fiziskais ķermenis, bērnam veidojas veselīgs instinkts uztvert visu to, kas viņam ir labs. Ja šajā vecumā bērnam tiek mācītas lietas, kas saistās jau ar ēterisko ķermeni, tātad netiek ievērot vecuma posma attīstība, šis instinkts tiek iznīcināts. No 7 līdz 14, 16 gadu vecumam zoba maiņas periods. Ēteriskā ķermeņa izveidošanās meitenēm ir no 7 līdz 14, zēniem no 7 līdz 16 gadiem. Bērna audzināšanā liela nozīme ir autoritātei. Svarīgi, lai audzinātājs vai skolotājs pats būtu bērniem autoritāte. Ir jāaudzina ticība, uzticēšanās un godbijība. Bērniem ir jātic nevis principiem un likumībām, bet gan cilvēkiem,
tiem cilvēkiem, kuri ir bērna tūmā, kurus viņš redz, dzird un jūt. Ir jābūt mazā cilvēka bērna ideāliem. Ideālus vajag izvēlēties arī no literatūras un vēstures. Visai turpmākajai dzīvē ir svarīgi izveidot bērnā godbijības jūtas. Tik veidots prāts un saprāts, paradumu un raksturu veidošanās, īpaši raksturo ēterisko ķermeni. Šajā vecuma posmā ir jāattīsta atmiņa. To vislabāk trenēt mehāniskā veidā. Reizrēķina, dzejoļu mācīšanās. Tātad ir jāveido atmiņa, paradumi un raksturs, to pašos pamatos. Ceļš uz to ir autoritāte. Šajā laikā nedrīkst iedarboties uz bērna spriestspēju, jo veidojot to pirms dzimuma nobriešanas, tas nevar paiet secen bez negatīvām sekām. Ir jāzina, ka ēterisko ķermeni veido tas, kas uz to iedarbojas ar salīdzinājumiem, iztēli. Tāpēc pasakām šajā vecumā ir svētīga loma bērnu audzināšanā, kā arī vēstures un teiksmu varoņiem. Latviešu mācītājs Juris Rubenis uzskata, ka bērnībā ikvienam noteikti ir jāklausās un vai jālasa pasakas, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi attīstīties un viņam būtu vesela psihe. To esot secinājuši un atzinuši daudzi pētnieki. Pasakās ir visas cilvēces garīgā pieredze. Bērni dzirdot vai lasot tās, neapzināti kļūst par pasaules garīgās pieredzes attīstības dalībniekiem. Folklora ir materiāls par mūsu garīgo pagātni. Tā sarunā par pasakām Juris Rubenis. Uz ēterisko ķermeni pozitīvi iedarbojas tas viss, kas raisa veselības un dzīves prieka sajūtas. Te neaizstājama loma ir vingrošanas nodarbībām. Jāpiebilst, ka vingrošanas skolotājs nedrīkst akli likt izpildīt vingrojums. Ir jāskatās, kas konkrētajam bērnam ir labi, kādi vingrinājumi katram bērnam veido šo spēcīguma, veselīguma un dzīves prieka sajūtu. Intuitīvi ir jājūt bērna dvēsele. Tikai tad vingrinājumi ir derīgi. Tie darbojas ne tikai uz fizisko ķermeni, bet uz cilvēku, kurš jūt. Tie iegūst jaunu nozīmi, iekšēju vērtību un veido augošo spēku sajūtu. Tātad tas veido sajūtu, ka es varu. Mazais bērns sevī jūt iekšēju, fizisku un garīgu varēšanu, es varu. Labvēlīga ietekme uz ēterisko ķermeni ir visam mākslinieciskajam, piemēram, laba vokālā un instrumentālā mūzika. Bērna acī vajag skatīt daudz skaistu apkārt, ne ar ko nav aizvietojama reliģijas mācība. Šeit nav runa par to, ka visi skolēni būtu jāpievērš kristīgajai ticībai. Svarīgi ir tas, ka reliģiska satura attēli dod pārcilvēciskā prātam neaptveramā pieredzi, pozitīvi ietekmē ēterisko ķermeni. Tādēļ reliģija jāmāca, izmantojot daudz attēlu. Liela uzmanība jāvērš arī tāpat uz to, lai bērns darbotos ar dabīgo materiālu. Citādi tas negatīvi ietekmē ēterisko ķermeni, ja bērns šajā vecumā strādā ar nedzīvu materiālu. Visam ir jābūt darbību un dzīvību rosinošam. Tas attiecas arī uz rotaļlietām.
Tā, piemēram, vecās bilžu grāmatas agrāk bija ar atslēdziņu aizslēdzamas, izvelkamas. Tas bērnam ir interesanti un satraucoši. Tas veido nojausmas par dzīves iekšējo kustību. Nav nekas sliktāks, kā veidot kaut ko no gataviem ģeometriskas formas priekšmetiem. Tāpēc bērnam nav jāspēlējas ar gataviem būvējamiem klucīšiem, bet pašam viss ir jāizveido. Gatavais, nedzīvais, iznīcina dzīvo. Bērna smadzenes, kas nemitīgi attīstās, ļoti negatīvi ietekmē tas, ja ir jādara lietas, kurām nav jēgas, daudzas neveselīgas parādības, kas sastopamas sabiedrības sociālajā dzīvē, ir attiecināms tieši uz cilvēku bērnību. Nedzīvās rotaļlietas arī neveido ticību dzīvajam. Līdz ar to izveidojas cieši kopsakarība starp bērnu audzināšanu un mūsu laiku neticību, varētu teikt, bezdievību, ētikas normu izzušanu. Tādā veidā, kā redzam, lietām ir ciešas kopsakarības. Robežas starp šīm vecuma grupām nav krasi novalkama, jo katrs cilvēks ir individuāls, un tikpat individuāli ir viņa attīstība. Fizioloģijā izšķir kalendāro un bioloģisko vecumu, ko nosaka bērna attīstības faktiskā atbilstība vienai vai otrai vecuma grupai. Bērna dotumus attiecina uz to kalendāro vecumu, kurā vairākums zēnu un meiteņu sasniedz šādu attīstības pakāpi. Pierādījies, ka starp bioloģisko un kalendāro vecumu bieži vien ir ievērojamas atšķirības. Mūsdienās zinātniskajos pētījumos tiek lietotas metodes, ar kuru palīdzību pēc skeleta rentgenoloģiskās pārbaudes var noteikt bioloģisko vecumu ar precizitāti līdz 1 mēnesim. Pārbaudot skolēna bioloģiskā vecuma atbilstību kalendārajam, tika konstatēts, ka zēniem šo lielumu savstarpējā neatbilstība ir vislielākā 13 gadu vecumā. Atsevišķo individu bioloģiskā vecuma starpība 13-gadīgiem zēniem sasniedz 3 līdz 4 gadus. Meitenēm individuālās attīstības vislielākās diferences tika konstatētas 11 gadu vecumā, bet tās bija nedaudz mazākas nekā zēniem un iekļāvās 3 gadu robežās. Attīstību nosaka pirmkārt gēni, kurus bērns mantojas no vecākiem un kuri ir izveidojušies tēva un mātes gēnu mijiedarbībā. Otrkārt, bērna paša individuālās iekšējās spējas, kuras ir jāizkopj. Zinātne jau sen ir atzinusi, ka piedzimstot neviens nav balta lapa. Treškārt, ārējās vides faktori, kas vai nu kavē bērna attīstību vai veicina to. Tādi var būt slimības, uztura īpatnības, dienas režīms ar miegam atvēlēto stundu skaitu, fiziskā un garīgā slodze, psiholoģiskā vide un tā tālāk. Piemēram, draugi, skolotāji. Skolotājiem ir ārkārtīgi liela nozīme cilvēka attīstībā. Man ir bijušas dzīvē situācijas pašai, kad pat mani ienaidnieki, cilvēki, kas man ir nelabvēlīgi pret mani, man ir teikuši acīs, kas saka, stāvot pāris metru attālumā, Sanita, var redzēt, ka tev ir bijuši labi skolotāji. Es tiešām esmu ļoti pateicīga saviem skolotājiem. Esmu mācījusies un absolvējusi Rīgas 2. ģimnāziju. No sagatavošanas klases līdz pat izlaiduma pēdējai klasei. Šoreiz tas būtu viss. Visu labu!